Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli sākuma skolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 9. nedēļas lasījums. Svētdiena. Paļāvība uz Dievu. Šīs nedēļas tēma ir par Bābeles torni, un tās galvenā doma ir šāda. Dievs ļauj man izvēlēties, paļauties uz viņu vai uz sevi. Paļāvība nozīmē uzticēšanos kādam un drošu pārliecību par kāda rīcību, atbalstu un attieksmi. Klausīsimies, ko Dievs mums mācīs šodien. Ļaunuma izskalotajā pasaulē Noa un viņa ģimene nolēma atrast labu vietu, kur iestādīt dārzus, sākt saimniekot un iekārtot siltu māju. Kādu laiku ģimene uzturējās kalnu apvidū netālu no vietas, kur šķirsts bija apstājies. Šeit Noa, Šems, Hams un Jafets uzcēla jaukas mājas no visa, ko vien varēja atrast. Priecīgu sirdi viņi pilnībā paļāvās uz Dieva vadību, jo dzīve plūdu izpostītajā pasaulē nebija viegla. Augi un meži bija izzuduši no zemes virsas, aprakti vai izskaloti. Vajadzēja novākt akmeņus un gruvešus, iestādīt jaunus mežus un ierīkot sakņu dārzus, kur no sēklām audzēt augus. Tas bija grūts darbs. Kāpēc tad viņi bija laimīgi? Par to lasīsim Psalmā 144. nodaļas 15. pantā. Svētīga tā tauta, kurai tā klājas. Svētīga tā tauta, kam tas kungs ir par Dievu. Bībelē tas ir labi izteikts. Es esmu mācījies būt pieticīgs ar to, kas man ir. Dievam bija prieks, ka viņi bija laimīgi un apmierināti, jo visās lietās bija atkarīgi no viņa. Padomā un pastāsti. Vai var iedomāties laiku, kad tev bija grūti? Mājās, skolā vai ar draugiem? Vai tu paļāvies uz to, ka Dievs tev palīdzēs? Lai skan Psalms 71:1. Laiks lūgšanām. Dievs vēlas tev palīdzēt un darīt laimīgu neatkarīgi no tā, kas notiek.
pateicies Dievam, ka viņš palīdz tev paļauties uz viņu.